Darījumu apjoms līzinga tirgu šā gada 5 mēnešos, salīdzinot ar pērno gadu, ir pieaudzis 2 reizes. Vislielākais darījumu pieaugums bijis maijā, un iekārtu līzingā apjoms pat 3-kāršojies. Ekonomisti šādu tendenci uzskata par pozitīvu. Kā min Nordea Finance Latvija, maijā ir būtisks jauno līzinga darījumu apjoms – 40 miljoni latu, kas pārtrauc 3 gadus ilgušo līzinga tirgus sarukumu un liecina par to, ka valsts ekonomika ir uz atjaunošanās ceļa. Latvijas uzņēmēji iegādājas tādas jaunas pamatlīdzekļus kā ražošanas iekārtas, zemnieki iegādājas traktorus, kombainus, tiek iegādātas arī ostu tehnika, dzelzceļa transports. Tātad tā tehnika, kas ir nepieciešama pievienotās vērtības ražošanai un konkurētspējas palielināšanai. 3 recesijas gadi ir bijusi laba mācības stunda, kura demonstrējusi, ka no sākuma jāinvestē tajās lietās, kas nes naudu, tikai pēc tam jāpievēršas luksus lietu iegādēji. Pirms krīzes ieradums iegādāties dārgas mašīnas, par kurām plānots maksāt vēlāk, ir izzudis. Tendences rāda, ka cilvēku interese par automašīnu iegādi līzingā ir proporcionāla autofonda novecošanās apjomiem. Vecās mašīnas tiek norakstītas, un ja būtu jānāk klāt citām jaunām mašīnām, tās tad ir vai nu pilnīgi jaunas, vai arī lietotas. Cilvēkiem vajag ar ko braukt, vienalga, vai tas ir par 2000 eiro vai par 10 000, bet cik kurš var atļauties. Ekonomisti prognozē, ka gada laikā kopējais līzinga darījumu apjoms un investīcijas ražošanas iekārtās Latvijā varētu sasniegt 300 miljonus latu, kas būtu uz pusi vairāk nekā pērn. Šāds ieguldījums celtu Latvijas uzņēmumu starptautisko konkurētspēju. Laila Ludborža, Ivans Milovs, speciāli Latvijas televīzijai.